Tikko iedomājos par nosacījumu un beznosacījumu refleksēm. Piemēram, ja cilvēkam nav radusies atkarība, bet, pamostoties no rīta vai, nezinu, izejot ārā pa durvīm, ir tas, ka kaut ko tagad, ko viņš ir pieredzis, to viņš tagad paņem, vai no tā nav arī grūti tikt vaļā? Tas ir tā, ka iziet ārā uz ielas uzsmēķēt? Pieņemsim, jā. Kaut vai es izēju no rīta, eju uz skolu, un tagad, pirmais, ko es izdaru, tā vienmēr ir bijusi rīta cigarete. Šeit es runātu vairāk par rituālu uzvedību. Jo smēķēšana vispār, tā piesaista smēķēšanai sākās ar to, ka tas tiek piedāvāts kā rituāls. Viss iziet ārā, kompānijā neviens savā starpā nesarunājas, neskapēc izejot ārā, vai tev piesmēķēt, vai cigareti, un sākās saruna. Jā. Bet īstenībā problēma jau nav tajā, ka cigaretes ir tās labās, kas ļauj cilvēkam kontaktēties. Ir tas, ka mēs paši tomēr esam nedroši kaut kādā ziņā. Ja? Neuzrīkstamies būt brīvi un uzsākt sarunu ar cilvēku, kas tev ir interesants. Bet, teiksim, tā cigarete tiek atrasta kā iemesls, ja, ar viņu sākt sarunu. Vai arī ir iekšēji trauksme, nemieris. Īstenībā smēķētājiem tas arī ir tas, kāpēc, teiksim, tabakas atkarīgi kļūst tie, kuriem ir ļoti augsts trauksmes līmenis iekšējais. Ja, un tāpēc arī no šīs atkarības ir tik grūti arī atteikties. Ja, jo tā pieķeršanās tai cigaretei, tas pats nikotīns ar savu ķīmisko darbību, viņš izdara to, ka iestājas kaut kāds neliels miers, ja, no rīta kompānijā. Kaut kur it kā, kaut kā pietrūks. Mute pilna ar dūmiem, baigi piepūsti. Ikdiena ar figūriem, trūmi pieplūst. Nes cik daudz brīvas rūmas breka iegūst. Skan apmēram tā. Kāda atkarība ir trakāka? Psiholoģiskā atkarība vai fiziskā, un ar kuru ir grūtāk cīnīties? Tad laikam jautājums jums. Bieži vien viņas iet komplektā, tā es teiktu. Ja sākumā tā ir tikai psiholoģiska atkarība, tad pēc tam viņa pārtop arī fiziskā. Tas ir līdzīgi, tā kā mēs tikko dzirdējām dziesmā, Gustavo Foršajā, man viņa ārkārtīgi patīk. Piedziedājums kaut kur it kā kaut kā pietrūkst. Ja? Un tā ir tā sajūta, kad, ko saka arī jaunieši, ja? Man sanāk strādāt ar viņiem biedrības esi brīvas aktivitātes notiek jau 3. gadu Latvijas skolās, pateicoties alus darītājiem un Latvijas spēļu biznesa asociācijām. Mēs braucam pie viņiem un runājam, kas tad īsti notiek, kā pietrūkst, ko vajag. Tātad arī šī atkarības radītāji tomēr mēģina cīnīties pret to kaut kādā mērā. Tu domā par mūsu labdariem, ja? Jā. Jā, viņi tiešām izrāda savu nostāju un cepuru nost viņiem, ja, absolūti nav nekādu nosacījumu, neko, viņi vienkārši atbalsta, ja. Šos te seminārus, nodarbības, par to sīkāk, ja kādam ir interesi, paskatieties www.esibrīvs.lv. Un tad mēs braucam pie viņiem un runājam aci pret aci, kas tas ir, kāpēc ienāk prātā tā doma, varbūt iedzeram, ja. Kad sagribās to piektdienas vakaru, vienkārši aizliet acis, ja, vienai daļai. Ne visiem, protams, ka ne visiem. Mēs nevaram teikt, ka jaunieši ir tur ārprāts, kā dzer. Nē, nedzer. Viena daļa, kuriem piektdienas vakari asociējas ar mūžīgajiem tusiņiem un tā, ka viņš pamostās nezinu kuri, ja. Bet ir arī ļoti mērķtiecīgi jaunieši, un to mēs arī redzam vispār šeit studijā, ja. Sportisti ar mērķiem, ar savu tādu redzējumu, viņi zina, ko viņi grib. Pēdējā reklāma mūsu šīs dienas raidījumā, un Edvards pie sema.ltv.lv šodien sēdēja un teica, ka ir kas interesants. Ir interesants. Raksta viena meitene, kura saka, ka viņai ir atkarība no mentos, mintona, hals, ledenēm, vārdu sakot, visām ledenēm, kurās iekšā ir mentols. Un viņa ēd kādas 2 līdz 4 paciņas dienā. Un vēl viņa saka, ka viņai ir atkarība no solārija, un viņa grib zināt, kā viņa varētu no šīm atkarībām atbrīvoties, un viņa saka, ka viņa vēl vairākas reizes mēģinājis pārtraukt, taču neveiksmīgi. Ko speciālisti domā par šo meiteni? Viņas atkarībām. Katrā ziņā varētu, protams, rekomendēt varu
meitenei griezties pie psihologa vai psihoterapeita vai psihiatra vai narkologa, pie jebkura speciālista, kas risina, teiksim, šādu pārmērīgu piesaisti lietām vai procesam. Bet šeit vēlme sūkāt šīs konfektes varbūt ir vajadzība pēc cukura, kas savukārt samazina ļoti iekšējo trauksmes līmeni. Samazina Tur trauksmi. rakstīts, ka nav cukura parastajās mentāla konfliktās. Nezinu, es domāju, ka noteikti ir vai saharozi vai kāds cits cukura veids, kas tomēr palīdz. Varbūt meitenei liekas, ka viņai smird elpa. Tās jau ir arī domas, tās jau atkal ir iekšējas problēmas, ar kurām viņa netiek galā. Un vēlme iet uz solāriju vēl vairāk apstiprina domas par to, ka viņa ar sevi nav īsti apmierināta. Ka viņai liekas, ka viņa nav pietiekami brūna vai kā. Jo, teiksim, tiešām par to solāriju ir arī jārunā, jo 5 minūtes reiz mēnesī pie mūsu mazā, teiksim tā, apdalītās zemes ar sauli, tas varbūt būtu pat vēlams, D vitamīns veidojas, bet cilvēks 20 gados izskatās kā 40 gadīgs daļa tā, ka viņš ir cepinājies jau 3 gadus nepārtraukti solārijā, tas jau ir nopietni. Un arī jautājums puišiem par solāriju zaķiem. Vai tas ir tas vispievilcīgākais, uz ko tad vajadzētu tiekties meitenēm? Es nezinu, man kaut kā tā tieksme uz to vizuālo ļoti ātri pāriet. Man pietiek ar meiteni stundu parunāties, un ja viņai iekšā nekā nav, tālāk tas nekad neaiziet. Piemēram, man tas tribies. Es atceros, ka man klasbiedrs atnāca meitenes, un parkarcējis drusini, ka apaļi, tas bija ļoti smieklīgi. Un tagad, kad es redzu tādu meiteni, kaut kas ziemas laika, tādu tumšbrūni drīsi, un tas vienkārši smieklīgi. To arī vajadzētu paturēt prātā, meitenes. Man liekas, ka meitene vajag būt tā, kā viņa ir, un nevajag darīt kaut kādas modernizācijas ar sevi. Skaidrs, paldies, puiši. Kā domā mūziķi? Bišķiņ jau vajag. Man liekas arī, ka... Speciālists arī pareizi teica, nedaudz vajag. Kā meitene, kas pat daudz, tas pat skāt, bet bišķiņ var. Nekā meitene var no ledenēm uz banāniem varbūt pārēt. Jā, uz citu garšu. Es domāju par to meiteni, kas rakstīja par tām ledenēm, man liekas, ka tā ir tāda bišķiņa, tāda koķetēšana, pašai ar sevi, vai es negribu teikt konkrēti viņai, bet tas ir tas, ko dara jaunieši. Kad es esmu atkarīgs no cigaretēm, ko man tagad darīt? Es esmu atkarīgs, es klausos visu laiku mūziku, ko man tagad darīt? Sanāk tā, ka viņi to problēmu it kā tādu, pamat kā problēmu, bet patiesībā jau jautājums, vai viņi grib kaut ko vispār darīt. Ja cilvēkam garšo tās ledens, jāēd ledens. Ja patīk mūzika, lai klausās to mūziku. Un par attiecībā uz to... Bet ir daudz blakus lietas, kas pēc tam parādās. No ledenēm būs jāiet noteikti pie zobārsta. Ja ļoti daudz klausīsies skaļu mūziku, būs noteikti jāiet pie ausārsta. Jā, bet es saprotu, es vairāk par to momentu, kad tas tiek tā pasniegts, kad es šitā daru, un ko man tagad darīt? Jautājums, vai mēs gribam kaut ko darīt. Un tāpēc arī es te tagad to mikrofonu dabūjusi, man tā gribas pateikt, vispār cilvēki mīļie, tagad beidziet ākstīties, beidziet vienreiz muļķoties. Es, kad klausējos, kā jūs dziedājāt, es domāju vispār, ka dzīve patiesībā ir tik skaista un ir tik daudz lietas, ko var darīt ar prieku, no visas sirds. Iet ārā, es nezinu, braukt ar riteni, dziedāt, izklaidēties, tikties, rīkot kaut kādus tematiskus vakarus, pasākums, tiešām baudīt dzīvi, vingrot, cilvēki vingro, fantastiski, tur būs maratons, Es arī ļoti gribēju, bet, diemžēl mums laikam par atkarībām šodien ir jābeidz, bet noteikti parunāsim kādā citā raidījumā, jo tā tēma ir tikai iesākta, lai viņu izrunātu pilnībā ir vajadzīgs ļoti liels laiks,